rakstīt. Nu tā. Kā es teicu, šodien būs viss tāda ķēpīgākā lekcija. Morāliskums un tikumi. Un ziniet, moralizēt nevienam nepatīk. Tāpēc šodien būs tāda lieta, mēs runāsim par morāliskumu. Tāpēc, ka mēs pāriesim uz baušļiem. Mēs pabeidzām sakramentus, ja? Pabeidzām vienotības sakramentus, kas kalpo vienotībai, iniciācijas, tos, kas ievada kristīgā dzīvē, dziedināšanas un tos, kas kalpo vienībai. Un tagad mums šī lekcija ir pārēj uz baušļiem, jo nākamās divas nodarbības būs par no 1. līdz 5. un no 6. līdz 10. bauslam, mēs iziesim cauri baušļiem. Kā es teicu, par katru bausli es varētu vadīt kādas 8 lekcijas, bet jūs saprotat, ka viss ir cik vien iespējams koncentrēt. Un, lai runātu vispirms par baušļiem, jāsaprot, ka kristīgā ticība ir balstīta uz to, ka katram cilvēkam pienākas cieņa. Katram cilvēkam pienākas cieņa, un tāpēc mēs runāsim, ka baušļiem ir divas dimensijas. Viens, ka mēs pārkāpjam bausli attiecībā pret Dievu, bet mēs arī bauslī pārkāpjam attiecībā pret otru cilvēku. Tātad Dievs un otrs cilvēks. Bet tā apziņa ir to, ka arī otrs cilvēks nes sevī Dieva attēlu. Un no tā izriet, ka mēs cienam katru cilvēku. Un mēs zinām, ka piemēram baznīca aizstāv nedzimuša bērna tiesības dzīvot. Mēs runāsim arī par aborta grēku, ja, ka tas ir nedzimušais bērns, ir dzīves cilvēks, kuru mēs aizsargājam. Mēs aizsargājam arī vecus cilvēkus, kurus grib eitanazēt. Tas arī ļoti sarežģīts, sāpīgs jautājums. Runājot par baušļiem, mēs pieskarsimies sāpīgiem jautājumiem. Varbūt arī tā, ka jūs visam arī nepiekritīsiet tam, ko es saku. Un tas ir normāli, jo ir lietas, piemēram, šie paši sarežģīti jautājumi, kuros ir ļoti daudz diskusijas sabiedrībā. Jo ir cilvēki, kas uzskata, ka baznīca pārāk radikāla, ka baznīca pārāk stingra, ka tā, bet šeit vienmēr visa pamatā ir šis cilvēks Dieva attēls. Ja, piemēram, tagad es dzirdēju, ka ceļ trauksmi par mākslīgo intelektu, ja, ka viņa izmantošana var vērsties pret cilvēci. Mēs redzam, ka daudzi zinātniski izgudrojumi, viņi ir labi, viņi veicina progresu, bet viņi var arī nostāties pret cilvēku. Tāpēc pirmā atziņa cilvēks ir Dieva attēls. Vienalga, kāds viņš būtu cilvēks. Ticīgs, neticīgs, ateists, kristīts, nekristīts, citām reliģijām piedarošs. Pat arī cilvēki kādā ir ciltis papu jauguniem, pat ja viņi grib apēst otru cilvēku, arī attiecībā uz viņiem mēs uzskatām un ticam, ka arī viņi nes Dieva attēlu. Pat, ja viņiem ir, piemēram, tāds primitīvs uzskats, ka var apēst otru cilvēku. Ja. Tas, ka viņi vēl atrodas kaut kādā primitīvajā attīstības stadijā, tas nenozīmē, ka šie cilvēki nebūtu tādi, kuri būtu jāciena. Ja. Tā kā šī cieņa ir universāla. Šī cieņa ir universāla. Varētu pat teikt, ka viņiem nav izņēmumu. Pat slepkavnieks, kurš atrodas cietumā vai smagu grēku izdarītājs, mēs nosodām viņa grēku, mēs nosodām viņa rīcību, bet tik un tā izrādām cieņu pret šo cilvēku. Mēs nemīlam grēku, bet mīlam grēcinieku. Dažreiz baznīcai pārmet, ka viņi uzbrūk tiem cilvēkiem ar citādāku orientāciju vai arī tādiem cilvēkiem, kas domā savādāk. Nē, mēs neuzbrūkam nevienam cilvēkam. Mēs mīlam grēcinieku, bet nemīlam grēcinieku izdarīto grēku. Ļoti svarīga atziņa, ko cilvēki ārpus baznīcas negrib pieņemt, viņi uzskata, ka nē, ka ja mēs uzbrūkam grēkam, mēs uzbrūkam arī grēciniekam. Nē, mēs uzbrūkam grēkam, bet neuzbrūkam grēciniekam. Mēs mīlam grēcinieku, aicinām uz atgriešanos, bet mēs nemīlam grēku. Protams, ka ir gadījumi, kad grēcinieks tik ļoti saudzis ar grēku, ka tu nevari to atdalīt. Tu tā kā uzbrūc grēkam un iznāk automātiski uzbrūk arī grēciniekam. Bet te ir ļoti labi jāsaprot, ka mēs no kristīgā, no katoliskās baznīcas pozīcijas atdalām šīs divas dimensijas. Grēcinieks un grēks. Grēcinieks pats par sevi ir labs cilvēks, tikai viņš ir kļūdījies, viņš ir sagrēkojis. Un tas arī katolim palīdz pie grēksūdzes, jo viņš nedāk pie grēksūdzes ar domu, ka viņš ir notiesāts, ka viņš ir slikts cilvēks,
ka viņš ir, tā sakot, pazemots. Grēksūdze viņu nepazemo. Grēksūdzē tieši tur arī parādās šī dimensija, ka, ja tu esi grēkojis, tu nožēlo, tev tiek piedots, dodies, tu kā grēcinieks esi mīlēts. Dievs tevi neatstumj. Tā ļoti svarīga atziņa. Šeit ir ļoti svarīgi, ka cilvēks sastāv no dvēseles un miesas. Ja? Varētu teikt, tad sastāv, kā mēs atzīstam, ka cilvēkā ir šī dvēseliskā un miesiskā daļa. Cilvēkam ir brīvā griba. Pat ja viņa ir ierobežota ar dažādiem apstākļiem, cilvēks vienmēr paliek brīvs izvēlēties labu vai ļaunu. Jā, viņš var būt ierobežots, bet viņam vienmēr ir izvēles brīvība. Tāpēc cilvēks arī tiek tiesāts par savu izvēli. Protams, mēs redzēsim, ka katrā rīcībā ir savs nodoms un apstākļi, kā mēs to pagājušajā nodarbībā jau runājām. Bet neviens nevar teikt, ka viņš tur nav atbildīgs. Tāpēc mēs nevaram likt cietumā sunīšus vai kaķīšus. Suns nozoga desu no galda. Nekur es pasaulē neesmu dzirdējis, ka ir dzīvnieku cietumi. Piemēram, dzīvnieku tiesas. Kāds suns stātos tiesas priekšā par to, ka viņš ir sakodis kaimiņu. Ir cilvēks atbildīgs, kas to suni tur, bet nav tā, ka tāda cilvēks ir vienīgā būtne šeit uz zemes, kas atbild par savu rīcību. Tāpēc, ka viņam ir brīvā griba izvēlēties. Un cilvēka prāts, atcerieties par 3 dvēseles spējām, es jums stāstīju pagājušajā reizē, vai nestāstīju. No kā sastāv dvēsele, jūs neko neatcerieties. Tātad dvēsele sastāv no prāts, griba un jūtas. Tas būs uz priekšu, laikam es jums neesmu izstāstījis. Prāts, kur mēs pieņemam lēmumus, griba, tas ir gribas spēks, varētu teikt raksturs, un jūtas, tas ir tas, kas to visu padara krāšņākus. Ar šīm 3 jomām mēs runāsim. Un prāts, viņš tiek Dieva apgaismots. Kristīgā ticība apgaismo prātu, stiprina gribu un sakārto jūtas. Jo bez Dieva palīdzības prāts būtu aptumšots, cilvēks izdara slepkavību, nozaugu, nokļūst sedumā. Cilvēka griba ir vāja. Atkarības. Protams, atkarību mehānismi vēl ir citi psiholoģiski, tur nepietiek tikai ar garīgo, ja? Un, protams, jūtu pasauli. Ja? Cīreiz afekta stāvoklī cilvēks var izdarīt šausmīgas lietas. Ja? Jūtu pārņemts, viņš arī var nonākt dažādos apstākļos. Sirdsapziņa. Mūsos ir iemontēta tāda lieta kā sirdsapziņa, un sirdsapziņa visiem cilvēkiem. Un sirdsapziņas esamību var pateikt tad, kad viņa sāk graust. Cilvēks izdara kaut ko sliktu, viņa grauž sirdsapziņu. Un ar prātu cilvēks atpazīst Dieva balsi, kas viņu aicina darīt labu un izvairīties no ļauna. Dieva balsi cilvēkā sauc par sirdsapziņu. Un, diemžēl, cilvēkam noslēdz uz ļaunu, to sauc par iekāri jeb konkupiscencija. Un sirdsapziņai vienmēr ir jāklausa. Pat, ja viņa ir maldīga, viņai tik un tā ir jāklausa. Un īstenībā garīgās dzīves uzdevums ir nemitīgi attīrīt sirdsapziņu. Cilvēks, kas iet uz baznīcu, lūdzās, iet pie grēksūdzes, viņa sirdsapziņa kļūst jūtīgāka. Viņš kļūst jūtīgāks pret dažādiem viņš sirdsapziņa viņam sāk vairāk graust, viņš sāk saprast, ka viņš nav rīkojies labi. Ja tātad sirdsapziņa ir tā, kas norāda cilvēkam uz ļaunu rīcību. Un pat ja cilvēkam ir maldīga sirdsapziņa, ir jāklausa šai sirdsapziņai, un viņai tā tad ir jāklausa. Sirdsapziņa tā ir mūsu Dieva iekšējā balss mūsos. Tad ir aicinājums uz svētlaimi. Šajā visā blokā ir viens arī tāds jautājums par to, ka Dievs grib, lai mēs būtu laimīgi. Un šeit uz zemes mēs tikai relatīvi varam būt laimīgi, jo visas laimes, kas ir šeit uz pasauli, viņas agrāk vai vēlāk beidzās. Visas laimes, visi piepildījumi, viņi ir relatīvi.
mēs tik un tā paliekam uz galam nepiepildīgi. Un pilnīgā laime mums sagatavot pēc nāves debesīs, uz to mēs tiecamies. Mēs tiecamies uz mūžīgo laimi. Jā, varētu teikt, ka kādreiz arī Kārlis Marks, un arī es zinu, kad komunisti pārmeta, ka mēs tā kā dzīvojam iluzorā pasaulē, bet šīs ilgas uz debesu svētlēm nenozīmē, ka mēs dzīvojam sapņu pasaulē. Es dzīvoju šajā pasaulē, es daru visu, lai būtu šeit laimīgs, lai man būtu tur māja, darbs, ģimene un tā tālāk, bet no otras puses es apzinos, ka viss, kas ir šajā pasaulē, viņš ir vairāk un mazāk relatīvs. Viss man var tikt atņemts, viss. Un tāpēc šis varētu teikt, tas ir tas pamat uzstādījums. Ja cilvēks ir iepazinis Dievu un viņš zina, ka viņam pēc nāves sagatavot debesu valstību, viss, kas ir šeit uz zemes, viņam vieglāk ir pārvarēt zaudējumu, un otra lieta, viņam ir vieglāk rīkoties ar tām lietām, jo viņš vairs šīs radītās lietas, kas šeit uz zemes, viņš vairs viņas tā kā, es negribu lietot vārdu nepielūgs, bet viņas viņam nekļūs kā dievi, un viņš nesāks viņām vergot. To ļoti labi izjūtāju. Es atceros, mēs, kad ar maniem vecākiem kļuvām ticīgi, 96. gadā, man bija 19 gadi, un es atceros, mēs kādreiz pirms ticīgi, mēs svētdienās strādājām, mums bija zemnieku saimniecība. Un es atceros, toreiz ar tēvu mēs toreiz pieņēmām lēmumu, mēs esam kļuvuši par katoļi, ja mēs svētdien nestrādāsim. Un tu zini, bija tāda pilnīgi cita sajūta. Tu tā pilnīgi jūti, ka tavā dzīvē ir ienācis jauns ritms. Jo visu naudu tu nesapelnīsi, visus darbus tu laukos neizdarīsi. Skaidrs, ka laukos jāstrādā. Ja tu gribi strādāt, tu visu darīt, tu strādās 7 dienas nedēļā. Bet apziņa, ka ir Dieva bauslis, ka ir svētdiena, kad ir svētā diena, tā apziņa izmainīja to visu skatījumu. Tā kā šeit ir ļoti svarīgi tas jauns atskaites punkts. Man ir debesis, un vienalga, vai šajā pasaulē esmu miljonārs vai nabaks, tam ir otršķirīga nozīme. Jo kā nabaks, tā miljonārs var nonākt debesīs. Tikai gan tas miljons miljonāram vai nabagam, tie var būt daži centi, viņam tie ir tikai līdzekļi. Līdzekļi, lai kaut ko labu izdarītu, vai, nezinu, iekārtot kaut ko šeit dzīvē, bet tā ir apziņa, ka mēs visi esam tikai ceļinieki. Man sestdien bija 4 bērnas. Es izvadīju vienu jaunu puisi, kuru Vācijā nogalināja. Un tā ļoti ļocīgi bija. Un tu tā 11. Miķeļa kapi, 12. krematorija, 1. Ulbrukas kapi, 2. atkal biju Jumpravā, un bija tāda sajūta tiešām, man tāda sajūta, ka es tā kā, es, protams, tur saprotu visu to situāciju, to kontekstu, bet man pašam ir tāda sajūta, ka es redzu, ka tas bērniņš piedzimst, viņš tā kā iekāpj vilcienā, pabrauc, un tad cilvēks arī nomirst, un viņš izkāpa. Tu redzi to lielo dinamiku, ja. Tu redzi, kā tas viss mainās, ka tas viss ir nestabils. Un tad es arī tā domāju, es nesaprotu tos cilvēkus, kur dzīvo tā ir kā Dieva nav, uz ko viņi cer. Labi, man saka, es neko nedomāju. Ja nomiršu viss, jau man izslēgs tā kā tāda mašīna viss, ja. Bet es domāju, labi, jūs zināt Blaise Pascals. Blaise Pascals. Viņam ir tā saucamā reliģiozitātes formula. Viņš ir matemātiķis. Ziniet, ko Blaise Pascals ir? Man šausmīgi patīk šī formula. Tikai nevajag domāt, ka Blaise Pascals ir baigais teologs. Tā ir viņa ideja. Jūs varat nepiekrist viņa ideja. Tātad Blaise Pascals. Viņa formula ir tāda. Tātad, ja es ticu Dievam, un pēc nāves izrādās, ka viņa nav, es neko nezaudēju. Labi, bija drusku muļķīts, dzīvē nevarēja baudīt visu, bija bauši, jāvar uz svētdien dienas baznīcu, bija drusku apgrītnota dzīve, bet principā es neko nezaudēju, jo pēc nāves nekā nav un viss kārtībā. Bet, ja es neticu Dievam, un beigās izrādās, kad viņš ir, es zaudēju visu. Jo tad ir elle. Tas ir Blaise Pascala radikālie tie uzskati. Tas ir viņa tā saucamā Blaise Pascala reliģijas formula. Es domāju, ka viss nav tik vienkārši. Nav balts un melns. Bet tā man patika tā, ja es ticu Dievam, un beigās izrādās viņa nav, es neko nezaudēju. Bet, ja es neticu Dievam, beigās izrādās, ka viņš ir zaudējis.
Tā kā, tas jums ir vienkārši no Blēza Paskāla gudrību krājumi. Viņš laikam matemātiski pareizi. Ja? Viņš arī aizrāvās ar filozofiju. Par viņa reliģizitāti es esmu lasījis, bet es nezinu, cik tas ir autentisks. Labi, iesim tālāk. Laimes pilnība. Tātad laimīgs cilvēks ir tas, kurš ir vienots ar Dievu un pateicoties svētajiem sakramentiem, misē un, protams, arī cenšoties dzīvot morāliski labu dzīvi. Vēlreiz uzsveru, ka morāliski labu dzīvi var dzīvot arī neticīgs cilvēks. Man ir pazīstami ļoti daudzi, varētu pat teikt, ateisti, nekristieši, neticīgi. Viņi dzīvo labāku, morāliskāku dzīvi par mums. Protams, ka viņi nevar ievērot pirmo un otro bausli, un arī trešo viņi īsti neievēro, jo viņiem nav tas jautājums, kad nepielūgs citus dievus, Dievu vārdu nelietīgi valkāt un tev būs svēto dienu svētīt. Bet visi pārējie bauši, kas attiecās no 4. līdz 10. viņi saka, jā, es to visu ievēroju, es tur dzīvoju ar vienu sievu, es tur viņu nenogalinu, es dzīvoju morāliski tīru dzīvi, nezogu, nemaloju, ko jūs man pārmest. Ja? Tā kā tas ir, protams, jautājums. Bet šie baušļi mums rāda ceļu uz pilnību, kā varam sākt jau dzīvot šeit uz zemes. Un šie baušļi ir universāli, pat ja viņi ir doti judaismam, jo primāri mēs redzam, ka baušļi tika doti Mozum, tas ir judaismā, vecajā derībā, viņus pārņēma kristietība, arī islāms viņus pārņēma. Un mēs redzam, ka arī citās reliģijās, kā budismā, hinduismā, protams, ar modifikācijām. Es negribu teikt, ka viņiem burtiski šie 10 baušļi, bet tās idejas, kas ir ietvērtas 10 baušļos, viņas ir atrodamas arī citās reliģijās. Tā kā tā nav, kad kristietībā ir tikai 10 baušļi. Viņi ir judaismā, viņi ir islamā un atrodami visās pārējās reliģijās. Un es domāju, arī senie latvieši vairāk vai mazāk centās ievērot 10 baušļus. Protams, izpratne par šiem baušļiem viņiem bija citādi, bet ja viņos ir sirdsapziņa, un ja mēs uzskatām, ka sirdsapziņa Dieva balss cilvēkā, tad varam uzskatīt, ka arī senie latvieši centās dzīvot pēc ētiskiem standartiem, tā kā viņi to mēģināja saprast. Un arī tagad mēģina saprast, jo arī cilvēks, kas netic kristīgajam dievam, bet tic kādam citam, kādai citai dievībai vai kādai reliģiskai sistēmai, viņš arī cenšas būt labs, viņš cenšas kaut kādu ētisko to kategoriju īstenot. Brīvība un atbildība. Mums būs šajā lekcijā spriedze starp individu un sabiedrību, starp personisko un kopīgo labumu, jo visos likumos sadurās individa vēlmes un tiesības un otra cilvēka, jeb kopienas, jeb sabiedrības tiesības un vēlmes. Un tāpēc brīvība ir spēja, kas sakņojas cilvēku prātā un gribā spēja rīkoties vai nedarīt to vai citu. Un brīvība sasniedz pilnību tad, kad tā ir pakārtot Dievu un mūsu svētlaimē. Nedara otram to, kas tev pašam nepatīk. Nevar būt tā, ka mana brīvība uzbrūk otram cilvēkam. Un tas nav viegls jautājums, jo es gribu būt brīvs, bet es taču nevaru ar savu brīvību uzbrukt sabiedrības kārtībai, otram cilvēkam. Ja. Tā kā tas ir interesanti, ja kā sadurās mana brīvība un citu cilvēku brīvība. Manas vēlmes un citu cilvēku vēlmes. Un dzīves laikā brīvība ietver iespējas izvēlēties labo vai ļauno, brīvība dara atbildīgi par savu rīcību. Vēlreiz saku, tas ļoti vienkāršots skatījums, visiem šiem teikumiem ir savas nianses, savi gadījumi un situācijas, bet šie ir pamatprincipi, kā mēs tātad esam brīvi rīkoties, bet mūsu brīvība vienmēr ir saistīta ar otru cilvēku brīvību. Es nekad neesmu viens. Es esmu sabiedriska būtne, un mana brīvība, manas vēlmes vienmēr ir jāsaskaņo ar otra cilvēka brīvību un vēlmēm. Nu, lūk, to mēs jau runājām, man liekas. Mēs runājam pie grēksūdzes, ka cilvēka rīcības morāliskums ir atkarīgs. Tas, man liekas, ka jums būs eksāmenā. Ja jums ir eksāmena jautājumi, man liekas, ka šim jautājumam ir jābūt eksāmenā. Tā šito jums es tā, cik man atmiņa neviņa, šis jautājums būs eksāmenā. Tātad izvēlētais objekts, vai es nozogu mašīnu vai ābolu, mērķis, vai es zogu tāpēc, ka man ir bats, nav ko ēst, vai vienkārši tāpēc, ka man ir garlaicīgi nozagt, un apstākļiem, ja? Kādos iedzītas apstākļos atkal ir kara apstākļi, ir miera apstākļi,
ir ģimene, kurai ir daudz bērnu, kur iedzīvot nabadzībā, ja? Ir dažādi apstākļi. Un kā jau mēs no juridiskiem principiem zinām, ka mērķis, nodoms un apstākļi var šo objektu, to nodarījumu smagumu vai nu palielināt vai samazināt. Un kā es iepriekš atkārtoju, ir grēki, kuri vienmēr būs smagi. Visi, kas skar seksualitāti un, protams, aborta grēki. Un tāpēc, lai kāda rīcība būtu morāliski laba, vajag, lai labs būtu gan objekts, gan galamērķis, gan apstākļi. Un kristīgai ticībā nevar būt tā, ka mērķis attaisno līdzekļus. Nekad nedrīkst ar jauniem līdzekļiem tiekties pēc laba mērķa. Var gadīties, ka virzoties uz labu mērķi sanāk, lietot līdzekļus, kas nav labi, bet jaunu līdzekļu lietošana nedrīkst būt pašmērķis. Tas var būt kā blakus efekts. Es domāju, ka domājot arī par cilvēkiem, kas iesaistīti bruņotajos spēkos, kuriem nākas arī aizstāvēt dzimteni, tur ir šis jautājums. Mēs jau par to runāsim, kad būs bausas, nebūs nokaut. Mēs zinām, ka šajā situācijā, kad ir šie kara draudi, par to daudz diskutē, bet te ir tieši tas, kad mērķis ir labs un līdzekļi, pat ja viņi ir šie kara, tātad militārie līdzekļi, tas vienmēr nav mērķis lietot jaunu līdzekli, tātad nogalināt cilvēku, nogalināšanas bez. Tas vienmēr ir kā apstākļi, kas izraisa kaut kāda otra cilvēka nav. Bet par to mēs atsevišķi runāsim, kad būs bausas, to nebūs nokauta. Bet es vēlreiz saku, šis ir teorija, ja? Mēs zinām, ka dzīvē ir ļoti grūti, un tāpēc es domāju, ka Dievs arī redz dziļāk. Mēs nevaram notiesāt nevienu cilvēku, un tad, kad sabiedrība notiesā kādu grēcinieku, tad mēs nedrīkstam tā tiesāt. Zinu, ka tikko pāvests izteica šos viņam bija tā intervija, kur viņš runāja par šo Krieviju un Ukrainu, kur viņš teica tā intervijā par to, tas bija intervijas fragments, izrauts no konteksta, jo intervija tikai būs 20. martā. Un tur arī cilvēki uzbruka pāvestam, izķengāja tur 2 vai 3 dienas, bet jāsaprot to, ka pāvests daudz lietas redz plašāk, un, piemēram, pāvests nekad nedrīkst nosodīt nevienu cilvēku vārdā. Neviens pāvests nav nosodījis ne Hitleru, ne Staļinu. Viņi nedrīkst nosaukt vārdā, jo, principā, baznīca un pāvests, pat ja viņi nosoda režīmu, protams, komunisms ir oficiāli nosodīts, fašisms ir nosodīts, arī Krievijas agresija ir nosodīta, bet nedrīkst nosodīt Putinu. Jo baznīca uzskata, ka arī Putinam, Vladimiram ir iespēja atgriezties. Viņš var vienā brīdī nožēlot grēkus, viņš var nomesties ceļos. Un ja pāvis viņu publiski nosoda, sanāk, ka viņš viņam nogriež ceļus uz atgriešanos. Pasaka, ka viņš ir ļaundaris pēc būtības, viņš degs cellē, un mēs vēl dakšu viņu, tā sakot, padauzīsim. Ja? Tā mums gribētos, jo īpaši tiem, kas ir cietuši Ukrainā, kur bērni mirst, kur met bumbas, es domāju, ka viņi nolāda un lamā no panskām un gatavi, kā saka, saraut gabalos. Mēs to saprotam. Bet jāsaprot, ka baznīca darbojas pēc citiem principiem un citiem uzdevumiem. Tā kā man braucu pirmdien uz Varšavu ar priesteriem, un man zvana no Panorāmas, no TV3, no kas jauns. Un tas aizgāja svētdien. Es svētdien pēc svētdienas skolas un vēl, es esmu pilnīgi beigts. Es tur mēģināju kaut ko parakties, bet man nebija laika. Un šie no rīta jau 9 zvana. Es saku, no comment. No comment. Un tad dusmīgi, kā no comment? Pirmkārt, intervija nav publicēta. Izrauc no konteksta. Es nezinu visus apstākļus, nezinu visu to, ja. Un tas bija šausmas. Un es saku, kā jūs gribat, piemēram, svētdien notiek, un man pirmdien no rīta jau jābūt gatavam viedoklim. Kas tam man pa nakti tagad jāšanas, es esmu gudrinieki, ja? Tā mēs drusku tur, Bet es ceru, ka tur viss būs labi, jo tur, ka izies tā pilna intervija, tu redzēs visu to kontekstu. Un Pāvests nekādā ziņā nevēlējās aicināt Ukrainas padošanos un nekādas Krievijas sarunas, bet tur ir vesels, kā viņš to kontekstu runā, ka viņš paliek un tā atvērts dialogam, jo Pāvests nenostājas, viņš nevar nostāties vienā otrā pusē, viņš ir universāls, viņš tā pāri. Ja? Un to ļoti grūti saprast cilvēkiem. Bet es domāju, te arī ir tas, ka šeit ir šīs izvēles, jā. Šeit ir šīs izvēles, un tas vienmēr ir sarežģīti. Kara konflikta gadījumos ir ļoti sarežģīti. Tikums. Mūsdienās tikumīgs cilvēks ir lamuvārds.
viņš ir ļoti tikumīgs. Es gribētu redzēt kādā privātā dzīvē vai kādā, kas jauns žurnālā, mēs ļoti priecamies, mūsu vidū ir kāds tikumīgs cilvēks. Jūs zināt, ka bija šie tikumības grozījumi. Tur gan ir politisks konteksts ar šo Stepaņenko, tas negribu analizēt, bet mēs tik un tā runājam par tikumu. Un tikums ir pastāvīga un stingra nostāja dispozīcija. Un tikums nozīmē, ka, piemēram, kad es izdaru kādu labu darbu, tas ir labs darbs. Kādu labu darbu? Piemēram, es nezinu, bērniņiem sakārtot māju. Piemēram, pēkšņi izdomā, visu laiku nekārto māju, un pēkšņi izdomā vienā sakārtot māju. Un tas ir labs darbs. Bet ja bērniņiem pēkšņi rodas ideja katru nedēļu sakārtot māju, to sauc par tikumu. Tikums, tad ir iesakņojies labs darbs. Nosliedz uz labu. Netikums ir, mēs izdarām, salaužam kaut kādu krēslu. Tas ir slikts darbs. Bet ja mums ir tieksme katru nedēļu laust krēslu, tad mums ir netikums laust krēslu. Ja? Tad netikums ir sliktu darbu atkārtošanās un iesakņotība darīt to sliktu. Tāda ir atšķirība starp tikumu un netikumu. Netikums tātad ir iesakņota laba spēja darīt to labu. Un mēs izdalām cilvēciskos dievišķos tikumus. Tur ir drusku sarežģīti, es tik daudz jums nesākšu, jums galva sagriezīsies. Ja? Tur ir nianses, to negribu jums nocīt. Jā, un te ir kardinālie galvenie tikumi. Apdomība, taisnīgums, stiprums, drosma un mērni. Šitas man vajadzīgs, jo vajadzīgi jau lieli ēšanā vajag man šito ieviest. Nekādīgi nesam. Mērenība, drosme, tas ir aizstāvēt patiesību, aizstāvēt ticību, taisnīgums, būt taisnīgam, ja? Un apdomība, apdomība prudencija. Apdomīgs cilvēks, viņš neizdara pārsteidzīgus spriedumus, viņš tā piebremzē, ja viņš padomās. Tad 4 galvenie tikumi, un Dievs palīdz mūsos attīstīt šīs 4 tikumu kategorijas. Pateicoties garīgai dzīvē, mēs kļūstam apdomīgāki, taisnīgāki, stiprāki un mērenāki. Vajag ēst, bet ne jau tik ļoti. Kaut ko, bet ne jau tik ļoti. Jā, Dievs neaizliedz visu, bet šitas ir drausmas. Tas ir tā, krieviski apžorst, latviski tas tā neskan. Tā ir tāda rība. Jā, rība. Man ir iematusies rība. Tad Genārika tik labi gatavo, īpaši svētdienās. Rība piematusies. Jā. Jā, un dievišķie tikumi ir ticība, cerība un mīlestība. Tā kā ļoti patīk laulībniekiem tā pirmā vēstule korintiešiem 13. nodaļa, kur ir mīlestība laipna, lēmprātīga, ļoti skaista nodaļa. Tātad tie ir dievišķi, jo ticība ir dāvana. Visas šīs ir dāvanas. Ja iepriekšējo mēs varam izkopt ar cilvēciskiem līdzekļiem, tad šos dievišķos tikumus mums dod Dievs. Cilvēks pats nevar ticēt, tā ir dāvana. Ja kāds sāk ticēt Dievam, Dievs viņam šo dāvanu ir iedevis. Viņš principā visiem dod šo dāvanu, tikai jautājums, vai cilvēks atvarās uz šo dāvanu, vai viņš piekrīt sadarboties. Tātad ticība, pārdabiska spēja ticēt, ka ir Dievs, cerība, tas ir paļāvība uz Dievu smagās situācijās, nekrist izmisumā, cerēt, ka Dievs mani izvilks no tās problēmas. Mīlestība ir tā, kas palīdz mīlēt arī ienaidniekus, palīdz mīlēt arī tos, kas mums dara pāri. Es domāju, ka, piemēram, arī kara situācijā tomēr, lai cik ienaidnieks būtu, jo redziet, piemēram, es domāju, kara situācijā jāspēlēt, ka ir karavīri, kas uzbrūk, viņiem ir savi komandieri, bet katrs jau karavīrs, viņš arī nes sevī Dieva attēlu. Piemēram, ļoti daudz esmu lasījis dažādus aprakstus no Otrā pasaules kara, ka tomēr ļoti svarīgi arī kara apstākļos nezaudēt cilvēcību. Ja? Cik ļoti daudz arī vietējie cilvēki palīdzējuši gan vienai, gan otrai pusē, ka ir bijuši dažādi cēli žesti. Ja? Te ir ļoti svarīga šī mīlestība, kas pavada. Arī, tagad arī tie paši mediķi, ja? Ka viņi raksta, ka viņiem ir jāspēj palīdzēt cilvēkam, kas viņiem uzbrūk fiziski. Ja? Ļoti daudz šīs situācijas, ja? Ticība, cerība, mīlestība, kas mums palīdz saglabāt cilvēcību, un, kā es teicu, mēs nesam sevī šo Dieva attēlu. Jā, un tagad vēlreiz, ko es jau nocēšu.
Es jums uzstāju pa kaut ko smuku pastāstīšu. Tā. Prāts, griba un jūtas. Jūs tad būsiet ļoti gudri. Jūs redzat, kad iepriekš bija šī ticība, cerība, mīlestība, tad ir tā, ka ticība apgaismo prātu, cerība stiprina gribu un mīlestība arī attīra jūtas. Tā ir ļoti svarīgi, ka prāts bez ticības tiek ieslēgts savā intelektus. Esmu saticis ļoti gudrus cilvēkus ar MTM doktoriem, bet viņu prāts ir ieslēgts kubā. Nevis kubā, kvadrātā. Kas tā? Viņš ir gudrs cilvēks, bet viņam ir... Viņš neko citu neredz. Ticība viņam paver horizontus. Citu par šo runā arī Juris Rubenis savā tajā grāmatā, viņš un viņa par apofātisko pieeju. Tas cilvēks, kas ir noslēdzies savā prātā bez ticības, viņš ir katafātiskajā ceļā. Izejot no sava prāta, kā saka, ieslēgtības uz ticību, tu iet tajā apofātiskā, tu iet tajā noslēpumainā pasaulē. Un līdz ar to prāts tiek apgaismots, viņš iegūst jaunas dimensijas. Piemēram, Vjačeslavs Kaščējevs, kas dzīvo Iekšķelē, viņš ļoti labs matemātiķis un fizikas matemātiķis. Viņš ļoti daudz, viņš pats ir luterānis, praktizējuši. Man ir bijuši arī semināri, kur mēs esam kopā strādājuši, viņš teica, nav pretrunas starp ticību un prātu. Šīs jomas savstarpēji viens otru papildina. Ticība ir vajadzīga prātam, lai neieslēgtos, bet prāts palīdz ticībai nelidināties mākoņos. Ja? Tā prāts ticību tur var teikt arī pie racionalitātes pamatiem. Tāpat arī griba bez cerības, griba ir vāja, bet cerība dod spēku nekrist izmisumā un cīnīties. Lai kā karavīram ļoti svarīga cerība. Kaujas laukā vai viņš uzvarēs kauju. Tie karavīri, kas ir ticībā, cerībā, viņi spēja uzvarīt, jo kauju uzvar iekšējā pārliecība. Ja? Tas garaspēks bieži vien arī saistībā ar karu Ukrainā runā, vai karavīri motivētāk runā, ka Ukraiņu karavīri lielāku motivāciju, viņiem ir milzīga cerība atgūt savas teritorijas. Krievu karavīri tiek dzīti kā lielgabalu gaļa, viņiem nav nekādu cerību, viņi vienkārši stumti. Ja? Un daudzos gadījumos uzvar ir ļoti atkarīgi no šī cerība. Tas ir ne tikai kara, arī mūsu ikdienas situācija. Tas, kuram ir cerība, viņi gribu kļūst ļoti stipra. Piemēram, es dzīvoju cerībā, ka šito baznīcu nosiltinās un wow, viss notiek, tāpēc, ka ir pārliecība. Mēs ejam ar pārliecību, mēs to izdarīsim. Ja? Un cilvēkus iemotivē, viņi sāk uzreiz rosīties, ja tu saki, tā kā tāda ņerkstēšana. Ņā. Ir slikti un būs vēl sliktāk un nekas nesanāks. Mums bija Jēkaba katedrālē tā devīze, nevis ir slikti un būs vēl sliktāk, bet ir labi un būs vēl labāk. Ja? Tas drusku izklausās pēc autogēnā treniņa un pašiedvesmas, bet kāpēc ne? Kāpēc neteikt, ka man sanāks, ka man izdosies? Ja? Un tāpēc šī pārdabiskā cerība, viņa uzpotējas uz gribu. Un mīlestība pārdabiskā ļoti stiprina jūtas. Īpaši, kā pie puisis un meiteni iemīlas, viņi saka, viņi ir iemīlējušies. Viņi nevis ir iemīlējušies, bet iejūtojušies. Jauns vārds. Zini, kas ir? Viņi ir ieemocionalizējušies. Viņiem ir daudz emociju. Iemīlēšanās jūtas, rozā brilles, nezinu, tauriņi, putniņi, kas tur vēl visādi šampānieši un tādā. Respektīvi, viss, kas skaists, ja? Bet tas viss var pāriet. Paiet gads, pusotrs, un šīs emocijas ir jūtas ir ļoti svārstīgas. Tad tu iemīlies un tad tu atmīlies. Atemocionēlies. Viņš saka, kur pazuda? Pirms pusotra gadu iemīlies, tagad vairs nav. Vai arī viens iemīlās, viņš pēc pusgadu uzreiz apprecās, un paiet pusotrs 2 gadu, viņš saka, jāšķirās, jo es vienrīt pamodos, saprotu, tas ir pavisam cits cilvēks. Tas nav tas, kur es iemīlēju, jo pazūd tās jūtas, pazūd emocijas. Tāpēc ļoti svarīgi, ka šī dievišķā mīlestība, kas ietver sevi upuri, kas ietver sevi atteikšanos, veltīšanos otram. Ja? Līdz ar to šī mīlestība, šīs jūtas tā kā bagātina. Tas nenozīmē, ka nevajag iemīlēt, tas nenozīmē, ka nevajag pieķerties, bet šīs emocijas viņas ir vainīgas. Šodien es mīlu, tu nemīlu, mīlu, nemīlu.
Bet tas nav, es šodien jūtu, nejūtu. Ir rozāne, nu sapratu. Kad cilvēks svārstīga būtne, emocionāli svārstīgi. Citam tas notiek straujāk, citam ne, bet nevar teikt, ka ar laulības dzīvē visu laiku ir jūtu pārbagātība. Ir brīži, ka neko vairs nejūtu. Es vairs nejūtu. Es nejūtu, ka es viņu mīlu. Mana mīlestība beidzās. Tev jūtas beidzās, tev beidzās emocijas, bet tu nezinu mīlestība. Tā kā redziet, cik skaisti šo ir fotografēt. Sen tik smuki nebija zīmējis. Jā, te ir viss. Šitā ir tā formula baigi svarīgā, ja? Ticība atgaismo prātu, cerība stiprina gribu, mīlestība piepilda jūtas. Ja nav ticība, cerība, mīlestība, tikai prāts, griba, jūtas, nu, prāts ir aptumšots, gribu novaināt, jūtas katastrofāls. Cilvēka dzīve līdzinās kā braucienam pa Siguldas bobsleja trasi. Nu, nav jau slikti. Ir jau interesanti, bet nu, kāda būs tā viroža, vai izmetīs vai ne, to neviens nezinu. Ticība viņa palīdz cilvēku tā kā, pirmkārt, noliek viņu pie zemes, atklāja viņam tos horizontus, viņš zina, no kurienes nāk, uz kurien iet, viņš atklāja savas dzīves jēgu un dzīvē ienāk svētība. Redz, nemaz šitā lekcija nemaz tik neinteresanta nesanāca. Šausmīgs to gatavoju. Nu jā, garīgā dzīve apgaismo prātu, stiprina gribu, sakārto, nesakārto jūdzību. Garīgā dzīve uzpotējas uz, tā ir zējā būt, dvēseles spējām. Ja? Tātad vēlreiz šī te ļoti svarīgā lieta. Jūs šo atcerēsieties, tas varētu teikt šīs nodarbības, tā teikt, kulminācija. Ja? Un es, ka šito izlasīju, pēc to sapratu, tas man uzreiz tā kā iedeva tādu baigo skaidrību. Ja? Iedeva tādu, kas saka, virzienu. Jā, tagad nākamā lieta, personu sabiedrība. Es stāstīju, ka veidojas spriedze starp kopīgu labumu un individuālu labumu. Un te ir tā, ka baznīca palīdz sinhronizēt individa un sabiedrības kopīgu labumu, jo vienmēr kaut kā iznāk, ka cilvēks kā individs grib, lai viss notiek pēc viņa prāta. Līdz ar to ticība palīdz ieraudzīt arī kopīgo labumu. Tāpēc, piemēram, jautājums par ekoloģiju ir ļoti būtisks, jo rūpes par apkārtējo dabu, par dabas aizsardzību, tas nozīmē, ka es domāju ne tikai par sevi, bet es domāju par planētu, es domāju par nākotni, es domāju par otru cilvēku. Un tas ir ļoti svarīgi apzināties, ka baznīca ir tā, kas audzina, baznīca ir tā, kas norāda uz šo gaismu. Es domāju, ka pietiks šodien, un galvenā atziņa tātad, ka mēs nākamajā nodarbībā iesāksim baušļus. Tās būs, negribu lietot vārdu smagas, bet vienkārši mēs iesim cauri baušļiem un mēģināsim saprast, ko katrs bauslis atļauj un ko aizliedz. Jo katram bauslim ir divas atļaujošā, jeb aicinošā darīt, vai arī lieta, kas aicina nedarīt. Un līdz ar to katram bauslim varētu teikt, ka būs tāda kā šeit līnija. Ja? Tātad pirmais bauslis aizliedz, atļauj. Otrais aizliedz, atļauj. Trešais aizliedz, atļauj. Un tā uz priekšu. Man kā inženieriem patīk visu zīmēt tabulās. Tā ir mana tāda specifika. Viss ir schematiski. Vai jums ir kādi jautājumi par šodienas lekciju? Jums viss ir skaidrs. Kad iebildumi, protests, precizējumi. Diskusijas. Fusiņi. Kā jēriņi. Bailes. Nē. Es tikai jautāju, jūs teicāt, ka cerība to gribu tā kā motivē. Jā. Cerība uz ko? Mums uz Dievu, bet cerība var būt arī uz to, ka, piemēram, beigsies karš Ukrainā, Ukraina uzvarēs, un tas motivē tos pašus karavīrus, tas motivē ziedot, bet dažreiz var ienākt bez cerību, un tā griba mazinās pirms ziedot Ukrainu. Tas tikai viens piemērs. Ar slimību, ja? Ja es ceru, ka mani ārstēs ārsti, es ceru, ka Dievs dziedinās vai caur ārstiem vai citādākā veidā. Ļoti daudz mediķi teikuši, ka tas, kas cer, viņš mobilizē savu gribu,
organismu spēju pretoties, un šī griba ļoti palīdz ārstniecības procesā. Ļoti praktisks pielietojums. Tas, ka mēs gavēņa laikā gavējam, tas arī mums pašiem ļoti vērtīgi, jo mēs mācāmies atturēties. Mēs nesam vairs kā dražīgi bērni, kad visu, ko es gribu dabūt, tu jau mācies, nē, man piekdienas gaļa jau arī it kā smieklīga lieta, ja. Bet tā ir disciplīna, tas ir gribas audzināšana. Man tas ir, jo mūsu 4 pēdās un rogās visur tev piekdien nav zivs. Un man piekdien tas ir, es nevaru aiziet uz rogām, pāriest kompulsivas pusdienas. Un tad priesteri, tā šprote. Tā, ceturtdien vakarā tā šprote ir jānopērk, jo es piekdien pamodīšos un būs likums iet uz elli. Nu tāda, hop, jo leduskapī tur kaut kāda desa, kaut kāds konzervs ar gaļu, tur ir šprote. Nu tā, saprot. Man nav saimniec, bet man pašam jāmaņš. Ja man būtu saimniec, viņi tad, lai zinātu, viss jau būtu uzklāts. Ja. Bet nu arī tu ej tādā ikdienas ritmā un pēkšņi hops, piekdien, paga, ko tagad darīt, ja? Kur es tagad zivi dabūšu, ko es tagad tēdīšu? Nu tad citreiz vienkārši paņem maizi ar ūdeni vai, nezinu, baltmaizi ar kefīru, kā kādreiz bērnībā, un tad, ko darīs? Nu tad tas ir interesanti, un tad tu jau tā kā iesaisties, tādā, cīņā ar sevi, varbūt ir parādās protests pret baznīcu, ka viņi izdomājas man sarežģīt dzīvi piekdienā, ja? Ar visām savām zivīm. Protams, ka ir kopgaldi visur, kur mēs atrodamies, kur mums nav iespējams skaidrs, ka tad nav grēks, piemēram, pat armijā vai skolā vai, nezinu, kaut kur citur. Ja nav iespējams, tad skaidrs, ka tur tas nav grēks. Bet te, ja saka, jautājums nav neslēpjas pašā gaļā, bet tieši tajā paklausībā, disciplīnā, kad es iesaistos. Tur parādās griba. Arī komentārs. Es nepiekrītu, ka darbību var atdalīt no personas. Tāpat kā es nepiekrītu, ka grēku piedošana ir baznīcas tēma. Tādējādi atbrīvojot cilvēku no grēka padarītā. Cilvēkam ir jācieš. Un kamēr viņš nav izpildījis grēkus, nevar būt tā, ka baznīca būs tā, kas piedod grēkus. Viņš izpirka. Bet, zini, tas par to, ka grēks un grēcinieks ir saplūdis kopā, tam es piekrītu, ka ir ļoti grūti atdalīt. Tāpēc es teicu, ka teorētiski mēs cenšamies, bet vienmēr tas tā ir. Bet, protams, ka es vienmēr cenšos nodalīt. Tas man palīdz cienīt un mīlēt to, kas man dara pāri. Mani 2 dedzinātāji ir nodot kriminālu vajāšanā prokuratūru. Es ar viņiem satikšos. Es uz viņiem mēģināšu raudzīties ar mīlestību, varbūt lūk piedošu, varbūt ir iet uz izlīgšanu. Jo man nav mērķis viņus ieturpināt uz 10 gadiem. Viņiem 10 gadi pienāks. Es ar tie hesenīgi. 24-gadīgi puiši, vīrieši. Ja. Jautājums tas ir, viņi ir grēcinieki, viņi gribēja aizdedzināt baznīcu, nodedzināt baznīcu. Tie ir tādas situācijas, kā vai man tagad piespriest viņiem, lai viņi cieš, lai viņi par saviem grēkiem gandara, vai tomēr lūk piedošanu meklēt līdzdzību. Tās nav vieglas tēmas. Bet tas tā baigi skaisti skan, bet ja mēs par tādām galībām tomēr runājam, mēs varam runāt par 1000 miljonus citām sīkām lietām, bet par galībām šobrīd Putina jautājums, ko jūs arī pieminējāt, un viņam ir jāmirst, un viņam grēka piedošana nav iespējama un nav tāds, kas varētu viņam piedot. Un pāvests, acīm redzot, lavierē. Te ir tas jautājums par to, ko darīja Kristus. Tas ir ticības jautājums. Ja? Un tāpēc ir šis skatījums tāds no pasaulīgā, no viedokļa, kas ir tāds, varētu pateikt, laicīgais. Bet es vēl gribēju par to runāt, par tām ciešanām, ka jācieš. Jāsaprot, ka grēkiem ir sekas, un cilvēks jau cieš no grēka sekām. Tāpēc es domāju, ka baznīca jau piedod nevis savā vārdā, bet Jēzus vārdā, kurš ir nomiris pie krusta par grēkiem. Bet tad, kad tu izdari grēkus, tev tik tā jānes grēka sekas. Līdz ar to tu saņem grēku piedošanu. Piemēram, sieviete izdara abortu, un viņa saņem piedošanu par abortu grēku, bet viņai ir pēcabortu sindroms, viņai ir nožēla un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka ciešanas ir, bet Kristus ir nomiris par visiem cilvēkiem. Un man jāsaka, lai cik tas nebūtu tā smagi, viņš ir nomiris arī par Hitleru, par Staļinu, tagad jāsaka arī par Putinu.
Mēs neattaisnojam viņu veikto ļaunumu, mēs to nekad nevaram darīt, tas ļaunums ir grandios, bet mēs nevaram teikt, ka viņi ir tie cilvēki, kuriem Dievs nekad nepiedot, ja viņi nenožēlotu. Tad viņš vairs nebūtu Dievs. Mēs nezinām, vai šie cilvēki lūguši piedošanu, mēs nezinām, kur viņi ir, mēs nezinām, vai viņi ir ellē, vai viņi ir šķīstīti viņa debesīs. Mums nav tāda informācija. Mēs arī nevaram teikt, ka šie cilvēki ir 100% nogurst ellē, vai viņi ļaunumu. Un tas padara kristietību par tādu ticību reliģiju, kuru mēs nevaram ielikt tādos savos rāmjos, savā kategorijā. Un baznīca arī pati ir pieļāvusi kļūdas, kā jūs sakat, laipojot, un viņi joprojām laipos, tāpēc, ka viņi arī sastāv no cilvēkiem, un arī ir šī cilvēciskās organizācijas dimensija. Bet ja mēs skatāmies uz Kristu, kuru mēs tūlīt sāksim godināt lielajā nedēļā, tad tas vienmēr ir šokējoši, un arī lielajā piekdienā vienmēr krusts ir šokējoši. Tāpēc, ka tas nav vienkārši, tas nevar būt vienkārši. Bet tās, es domāju, ir diskusijas, kas ir labas un ir tiesības arī, kā saka, es saku, nepiekrist, un ja runā par vispār šo karu, tas vienmēr ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc arī es nekomentēju pāvestu teikto pirmajam. Un es par to esmu laimīgs, jo es nevarēju to komentēt. Tāpēc, ka es pats domāju citādāk, es uzskatu personīgs mans viedoklis, ka pāvests izteica vārdus, kurus viņam nevajadzēja teikt. Ja? Es viņam personīgi nepiekrītu, bet es arī nevar iejusties pāvests tādā un tagad viņu tur apsūdzēt vai teikt, ka tā, jo viņš tos vārdus ir izteicis. Ja vēl kādi jautājumi par šo tēmu, iebildumi, priekšlikumi? Mēs tad paldies. Nākošo reizi mums varbūt sākums ievilksies, jo būs Pupules svētdienas procesija, būs ļoti daudz cilvēku, būs daudz vairāk nekā šodien, ļoti daudz vairāk. Baznīca būs pārpildīta. Vienkārši, varbūt, ja jūs plānojat arī šodien, mēs beidzām 4, es ļoti ceru, ka mēs nākošo reizi iesāksim 15:15, jo es vēlreiz saku, tas būs garāk, tas būs ar ļoti garo lasījumu, ciešanu aprakstu, ar lomās, tiks lasīts lasījums lomās, bet nekas, lai viss notiek un iesim tālāk uz priekšu. Ja gadījumā netiek, tad ir, protams, ieraksts, ir viss cits iespējas. Tā kā, jā. Un lieldienās būs? Nē. Lieldienās nebūs, lieldienās ir dievkalpojums 2 nav. Jo lieldienās ir 8 no rīta, kad mēs modināsim visu salaspildu, zvanu skaņām, 2-3 reiz apkārt baznīcai. 8 un viss? Nē, tur ir tā sestdiena vakarā 6, kur būs arī kristības, un tad būs visu nakti baznīca vaļā, būs lūkšanas, būs grafiks, lūkšanas, un 8 sāksies ar grandiozo, būs pūtē orķestris, un tas ir ļoti grandiozi, būs ar pūtējiem. Mēs iesim ārā un 3 reizes apkārt baznīca ar lieldienu sveci, būs ļoti slaveni dziedātāji, mēs esam pievienojuši, tagad baznīca būs pārpildīta, un ja jūs neesat bijuši, tie, kas ir bijuši, tie zina, kas nav bijuši, tad jūs redzēsiet. Un tad būs 11. svētā mise krievu valodā, maniem baltkrievu un poļu un ukraiņu draudziņiem. Tā, noslēgsim ar īsu lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Amen. Tēva, Dēla un Svētā.